no ko nebija ilgi jāgaida, kāda zem mana video par vienkāršu vēsturisku faktu, kuru neviens neapšauba, tostarp arī paši krievi, pierakstījās kārtējais krievu bots, kurš sāka kaut kādas muļķības runāt par naida kurināšanu. Ja? Nu, visi zinām, ka viņiem tā ir mīļa tēma, tiklīdz kā viedoklis nesaskan, tā viņi saka, tu kurini naidu. Ja? Tātad es kurinu naidu ar to, ka es pieminu vēsturisku faktu. Ja? Iedomājieties šo cilvēku domāšanas veidu. Es kurinu naidu tādēļ, ka es izstāstīju visiem zināmus notikumus, kuri parāda, tie parāda, jā, Krievijas varu un ne tajā labākajā gaismā, bet mēs arī zinām šos faktus, kādi tie ir Ukrainā, un tie ne par gramu nav mainījušies. Tātad Krievija turpina veikt šīs, Moskavija turpina veikt šīs darbības, un jebkurš, kurš viņus kritizē, tiek teikts, ka viņi kurina naidu. Ja? Tas ļoti izplatīta Maskavijas metodička. Un otra šī daļa, tu ko? Atkārtojumu gribi, ja? Nē, es tieši negribu atkārtojumu, jo, kā mēs zinām no vēstures, Krievus var atturēt tikai brutāls spēks. Ar viņiem nevar neko sarunāt, ar viņiem nav iespējams vienoties. Viņi tikai saprot spēku, tas ir arī vēsturisks fakts, tas ir 100 reizes pārbaudīts, un tieši tāpēc mēs pieminam visus šīs zvērības, ko viņi ir darījuši gadsimtu jau garumā, lai mūsu partneri un lai mūsu paša sabiedrības daļa, kā piemēram šī anonīmā komentētāja, kas mums tur komentē, lai viņi saprastu, ka ar krieviem var vienoties tikai ar spēku un viss, nekā savādāk. Jo mēs demonstrēsim savu spēku, savu pārliecību un savus iespējas, jo krievi sēdēs mierā. Tā tam būt draugi, un tam nav nekāda sakara ar naida kurināšanu. Tāpēc savs mūžu mūsu Latvijai un slava Ukrainai!